Redzat, šeit ļoti daudz zopastas un skalojamie košļnīca, bet visaugstākā oktāva, var teikt, zobārstniecība, tā ir Japāņu firmas GC zobu putiņas, kas ir 5 garšās, 2 veidi ar un bez flora. Tātad bērniem līdz 6 lieto franču vārds maus, nozīmē krems. Un jau ar floru tās ir paste. Putiņas radušās ļoti interesanta pētījuma rezultātā, kad pētīja bērnus, kam ir ļoti labi zobi, un izrādījās bērni dažādi, bet visiem ir viens un tas pats. Ļoti garšoja piens, tad sāka pētīt pienu, un izrādās, ka pienā ir ļoti interesanta viela kazeīns, kas it kā zobus un gļotādi vispārklāja ar aizsargu slānīti. Šajā slānītī ir kalcija un fosfora ioni, kas tiešā veidā baro zobus. Bez flora, tas ir ļoti liels sasniegums un tiek uzskatīts par revolūciju zobārstniecībā, jo ir atradušies savienojums, kur var izmantot bez flora, kas ir starpnieks. Tad var bez viņa. Lieto jau no pirmajiem zobiņiem, kad parādās, vienkārši ierīvē ar pirkstiņu pāris minūtes un nāk jau rīt no šo pastiņu nav jāspama mutes dobums. Līdz ar to sanāk pārklājums un kamēr bērniņš guļ visu nakti, zobi tiek baroti ar vajadzīgām vielām, lai viņus stiprinātu. Super. Un iegādāties tavam smaidam? Iegādāties var tavam smaidam. Tā ir fantastiska investīcija bērnu zobos, jo šis pasākums jau ir 3. gadu, un mums pārsteidza ļoti daudz bērni ar labiem izciliem zobiem, un izrādās, ka visi vecāki par šīm zobu putiņām zināja, un viņas reāli lieto. Tad arī redzam, ka ir reāls rezultāts.